Labdien! Mans vārds ir Alīna Lukjāns, un šodien mēs runāsim par jauno līderu projektu kārtu. Pagājušajā nedēļā mums bija seminārs konkrēti par atbalsta nosacījumiem, par aktivitātēm, kas ir atbalstāms. Šonedēļ šīs semināra mērķis ir runāt jau konkrēti par projektu veidlapas aizpildīšanu un arī par projektu vērtēšanas kritērijiem. Būtiskākā lieta, lai rakstītu projektu, ir jābūt skaidrai idejai un jau skaidri saprotamam, ko jūs plānojat projektu ietveros iegādāties. Tad ir vērts skatīties projektu iesniegumu un vieglāk aizpildītās projekta sadaļas. Ja jūs vēl taustaties vai domājat, vai jūsu ideja ir atbalstāma vai ne, nav atbalstāma, es aicinu nākt zvanīt uz Pierīgas partnerību un jautāt par jūsu ideju, jo šobrīd līderu programma ir, manuprāt, labs instruments, lai saņemtu atbalstu jūsu uzņēmuma darbības attīstībai. Un ir ļoti daudz sagatavot publiskie materiāli, lai jums palīdzētu arī šo projektu sagatavot. Tātad pirmā lieta, ar ko es iesaku jums sākt, ir ar Pierīgas partnerības mājaslapu, jo šeit būs tā pamata informācija, kas jums ir nepieciešama projekta veidlapas aizpildīšanai. Tātad sadaļā līderi ir atbalsta nosacījumi, un atbalsta nosacījumus šeit ir ministra kabineta noteikumi, vadlīnijas, konkrēti projektu vērtēšanas kritēriji un par publikācijām. Un šobrīd kārta ir atvērta uzņēmējdarbībai. Un šeit ir īsa apraksts par to, kas ir atbalstāms, bet iesaku vērību pievērst tieši konkrēti šai te sadaļai, kas ir iesniedzamie dokumenti. Ir jāiesniedz projekta pieteikuma veidlapa, ko ir jāizpilda elektroniskas pieteikšanās sistēmā. Un tālāk mēs pieslēgsimies. Ir īpašuma apliecinoša dokumenti, tātad, ja jūs plānojat iegādāties pamatlīdzekļus, tad ir jābūt telpu nomas līgumam vismaz 7 gadiem no projekta iesniegšanas brīža. Tāpat tās arī būvniecībai jābūt, ja jūs esat īpašnieks, tad ir ar sevis grāmatu īpašumu dokumenti, bet ja jūs plānojat nomātāt, īpašumā jābūt nomas līgums. Ja jums tā biznesa ideja ir iesākumā, ka ko mēs šobrīd arī runājam ar uzņēmējiem vai personām, ka jūs varat pievienot kādu nodomu protokolu, ka ar īpašnieku, ka jums būs iespēja īstenot šo projektu gadījumā, ja projekts tiks apstiprināts. Nu, lūk, tad obligātā tais dokuments ir pašnovērtējuma veidlapa. Tas ir jūs pēc projekta novērtēsies pēc projekta vērtēšanas kritērijiem. Un ir ļoti daudz arī vadlīnijas sagatavotas par būvniecību, par iepirkuma dokumentiem. Tad iepirkuma dokumenti ir, ja jūs plānojat iegādāties pamatlīdzekļus, iepirkuma dokumenti ir cenu salīdzināšanas dokumenti. Ja vērtība pārsniedz 1000 eiro, jābūt 2 cenu piedāvājumiem. To jau jāpievieno uz projekta iesniegšanas brīdi. Bet, ja jūs projektu tā plānojat būvniecību, tad tehnisko projektu un iepirkuma dokumentācijas jūs varat iesniegt kopā ar projektu vai 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas brīža. Nu, lūk, un jā, ļoti daudz vadlīnijas, iepazīšanu, ko lasīt un pētīt. Par grūtībās nonākušas saistītiem uzņēmumiem ir arī lauku atbalsta dienesta mājaslapā papildus. Un šeit ir arī video lekcijas no iepriekšējām apmācībām par projektu veidlapas un arī no pagājušās nedēļas. Nu, lūk, tā ir tā pamata lieta. Un šodien, ar ko vēlos sākt, ir ar projektu vērtēšanas kritērijiem, jo viņi mums palīdzēs saprast, kas ir tie akcenti un ko mums ir jānorāda projekta
veidlapā. Nu, lūk. Un šie te vērtēšanas kritēriji būs jums pašiem arī jāizpilda tajā pašnovērtējumā un aicinu arī norādīt ne tikai punktus, bet arī pamatojumu, kāpēc jūs uzskatāt, ka jums ir piešķirt punkti. Tad vērtēšanas kritērijos ir aprakstīts, par ko tiek piešķirti punkti. Pirmā sadaļa ir vispārējie kritēriji, kad mēs vērtējam jūsu projektu ideju. Jums ir jābūt detalizēti projektā aprakstīta jūsu plānotā darbība. Ja jūs plānojat kādu produktu ražot, tad ir jābūt aprakstīta no projekta izēvielu iegādes brīža līdz realizācijai. Un jābūt aprakstītam arī ražošanas schēmai. Ja jūs plānojat izbūvēt ražošanas sēku ar iekārtām, nu, pievienojat pielikumā kaut kādai ražošanas ēkas skici un provizorisko tāmi, un iekārtu izvietojumu, lai ir skaidrs projektu vērtētājiem, ka jūs spējat nodrošināt plānoto plānoto ražošanu ar konkrētiem projektu aktivitātēm. Tad par to dodam punktus, un tas ir arī pamat būtība, ko vērtē projektu ieteikumā. Tālāk ir tirgus analīze. Šeit ir norādīti arī punkti, kas ir, ja jūs esat norādījuši konkurentus, jums dot 0,5 punktus, bet konkurentiem ir jābūt norādītiem arī cenām, konkrētam pakalpojumam, konkrētam produktam. Un otrs 0,5 punktus jūs saņemat, ja jūs parādat un aprakstat, ar ko tad jūsu konkrētais produkts pakalpojums būs konkurētspējīgs un atšķirsies no jau esošajiem pieejamiem tirgus produktiem. Tā ir tā pirmā daļa, kas ir tā ideja, un vai jūs zinat apkārtējo situāciju nozarē. Otrā daļa ir jūsu konkrētā atbilstība, tad tiek vērtēts projekta iesniedzējs un jūsu pieredze konkrētajā nozarē. Ja jūs vēlaties uzsākt galvniecības uzņēmumu un kokasrādi, tad jums ir jābūt kādai specifiskai profesijai, un tas var būt jums, vai arī jūsu piesaistītam darbiniekam. Tad jūs varat arī pievienot CV, kas apliecina, ka jums ir konkrētas zināšanas, pieredze, izglītības šajā nozarē. Tad ir nepieciešamie materiālie resursi, kas ir īpašums, finansējums, pamatlīdzekļi, lai jūs varētu nodrošināt pilnu pakalpojumu vai pilnu produktu ražošanas ciklu. Nu, lūk, ir jābūt izvērtētiem riskiem, un riski ir viens, ir, ka jūs esat identificējuši riskus, un te es gribu lielākā kļūda projektu aprakstos ir tāda, ka tiek rakstīts par projektu īstenošanu, konkrēti, piemēram, es veicu būvniecību, un tad kādi riski var būt, piemēram, būvniecības laikā. Tos ir jāapraksta, bet jāpievieno klāt arī konkrēti, ja jūs, kas būs tā projekta nozarē, ja jūs plānojat turismu mītnes izbūvi, tad kādi riski būs tieši jūsu konkrētajā darbībā, sezonalitāte, darbinieki, jā, uzturēšanas lietas, tad tās ir tās viens identificēt, gan projekta īstenošanas laikā, gan arī jūsu konkrētajā darbībā. Un otrs ir identificēt, kā jūs plānojat mazināt, un tad jūs varat saņemt punktu. Koprojekts ir gadījums, kad tiek īstenots atbilstoši ministru noteikumiem, ka vairāk uzņēmumi vēlās iegādās, piemēram, vienu iekārtu, tad tur ir atsevišķas lietas. Projekta rezultāts. Tā būs naudas plūsma. Tātad uzņēmējdarbībai ļoti svarīgs ir tāds, ka jūs esat naudas plūsmā apliecinājuši savu dzīvotspēju, tas ir ieņēmumi un izdevumi, par to parunāsim arī pie projekta aizpildīšanas. Otrs punktus mēs dodam par projekta atklāšanas pasākumu. Šeit ir arī saite uz publicitātes vadlīnijām. Tātad pēc projekta īstenošanas, ko mēs aicinām, un tas nav obligāts, tas ir lietas, ja jūs vēlaties
īstenot, un mēs dodam papildus punktus, ka jūs detalizēti aprakstat atklāšanas pasākumu, tad tas nozīmē, ka kā jūs prezentējat to, ka jūs esat uzsākuši savu darbību kādā nozarē, ka jūs esat īstenojuši projekts un jūs aicinat jūsu sadarbības partnerus. Mums jānodot informācija arī pierīgas partnerībai, kur mēs popularizēsim ar iedzīvotājiem. Un, jā, šis ir vairāk tāds kā mārketinga pasākums vietējiem iedzīvotājiem. Nu, lūk, punktus tiek doti arī tad, ja projekta ietveros tiek radīta novitāte, oriģinalitāte. Te tiek vērtēts sekojoši, ka ja ideja ir oriģināla BRG teritorijā, tad Mārupē un Olainē mēs dodam 1 punktu. Ja projekta ideja ir oriģināla visā Latvijas teritorijā, tad tiek doti 2 punkti. Nu, lūk. Par atbalsta intensitāti šeit jums arī, ja jūs paredzat paaugstinātu atbalsta intensitāti no 40% līdz 65%, tad jums šie ir 3 gadījumi, kur jūs to varat saņemt. Tad pirmais, kad sociālais uzņēmējdarbības veicējs iesniedz projektu, kurš jau ir saņēmis statusu Labklājības ministrijā. Otrs, publiskās infrastruktūras objektā, saraksts ir arī pieejams turpatās mājaslapā, vai konkrēti tiek īstenots nozarē, kas ir nozīmīgs teritorijā. Un šeit ir identificētas nozares Mārupes un Olainas novados. Nu, lūk. Un te ir arī specifiskie kritēriji, kas ir vērsti uz to, ko mēs vēlamies veicināt. Tad projekta investīcijas, ja tiek plānota būvniecība, saņem 2 punktus, pamatlīdzekļiem 1. Un vēl 11. kritērijs ir par produktu ražošanu un pakalpojumus. Tad, ja jūs vēlaties kaut ko ražot, tas būs 1 punkts. Nu, lūk, 12. kritērijs saistīts ar prioritārām nozarēm sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijām. Tad kādus mēs vēlamies. Un šeit, ja jūs esat šajā konkrētajā nozarē, tad jūs atzīmējat. Un projekta darbības rezultāti līdzīgi, ja tiek radīta pilna laika darba, vai saglabāja tiek 1, un ja tiek viedā uzņēmējdarbība, arī šeit ir 1. Un punkti gan 12. gan 13. kritērijā nesumējās, tad vienkārši skatāmies, vai ir mūsu noteiktās nozars. Un 14. kritērijs ir vērsts uz to, cik ilgi jūs esat deklarēti konkrētajā šajā teritorijā, vai jums ir juridiskā adrese. Ja tie ir vismaz 2 gadi pirms projekta iesniegšanas, tie ir 2 punkti. Un, ja no 1 līdz 2 gadiem, tad ir 1 punkts. Nu, lūk. Un noslēdzošais kritērijs ir jaunu iniciatīvu atbalsts. Tad, ja jūs neesat iesnieguši iepriekš projektus pierīgas partnerībā, jūs saņemsiet 1 punktu. Tad šie ir pirmajai rīcībai, un ļoti līdzīgi ir arī otrajai rīcībai, kas ir atbalsts jaunajiem uzņēmumiem lauku teritorijā. Nu, lūk, ļoti daudz informācijas īsā laikā. Tas, ko es gribu ieteikt, jūs vislabāk zinat savu projektu ideju, projektu aprakstu, iedodat izlasīt savu projektu trešajai pusē, lai tie, kas lasa, lai viņiem ir skaidrs. Un tā ir tā pamatbūtība, kad jūs rakstat projektu un aprakstu, nav jābūt gariem biznesa plāniem un aprakstīt vispārējo situāciju. Svarīgi ir paskaidrot, ko tad jūs plānojat darīt un kur tiks izmantotas projekta investīcijas. Nu, lūk, tas ir tāds, un arī tie vērtēšanas kritēriji parāda arī to, kādas nozares ir prioritāras pierīgas partnerībā. Tad nākamā lieta jau ir konkrēti saistīta
ar aizpildīšanu. Tātad prioritāri projektus pieteikumus var aizpildīt tikai lauku atbalsta dienas elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Jums ir jākļūst kā klients. To var izdarīt, ja jums ir e-paraksts uzreiz vai aizpildot norādīto veidlapu. Tas, ko es gribu parādīt, arī izies par soļiem cauri. Nu, lūk, te ir sadaļas, projekta investīcijas un pievienot jaunu projektu iesniegumu. Un šeit ir visas programmas, kas ir lauka atbalsta dienestā. Un pati šā apakšā ir līderi, jeb sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija. Ko es iesaku? Jo viens ir, šis ir tāds video ieraksts, nu, cilvēkiem ir vieglāk klausīties varbūt tas ierakstā, bet citiem vieglāk ir lasīt. Šeit ir rokas grāmatas elfa pieteikuma aizpildīšanai. Te ir detalizēti aprakstīts jau konkrēti par katru veidlapu sadaļu, kas šajā te iedaļā ir jāieraksta. Tā kā prioritāri tas jums arī būs kā palīdz līdzeklis projektu veidlapas aizpildīšanai. Nu, lūk, ja jūs gribat iesniegt projektu pierīgas partnerībā, šeit jūs virs poga izveidot jaunu līderu pieteikumu, jūs norādat projektu īstenošanas vietu, tad vai tas ir Mārups vai Olainas novads, es uzrakstīšu Olaine, un te parādās pilsēta vai pagasts, un šeit jums parādīsies izveidot jaunu pieteikumu pierīgas partnerību. Un reģistrēt pieteikumu, tas ir 21, tas ir tieši uzņēmējdarbībā, kas ir vaļā. Nu, lūk, un šī ir tā būtiskākā sadaļa, kas ir pats pirmais, lai jūs varētu sākt. Jums ir jānorāda, kurā rīcībā jūs vēlaties iesniegt. Pirmajā rīcībā ir pamatrīcība, kur ir fiziskās personas un uzņēmumi līdz 150,000 neto apgrozījuma. Otrā rīcība ir tikai vērsta uz jaunajiem uzņēmumiem, kuru reģistrācija nav ilgāk par 18 mēnešiem. Attiecināmās izmaksas ir 15,000 un nav būvniecība. Un īstenošanas vieta ir ārpus Mārupas un Olainas pilsētas. Tā kā pārsvarā visiem, es domāju, būs pirmā rīcība, un otrā ir atsevišķa. Kontaktus lūdzu norādiet tos, kur jūs var sazināties, cilvēku, ar kuru arī var sazināties gan projekta rakstīšanas laikam vērtēšanas, gan arī projekta īstenošanas laikā. Projekta nosaukumi jābūt konkrēti un īsi, kas parāda jūsu projekta ideja, piemēram, tūrs mītnes izveide. Tad, kad jūs uzspiežat saglabāt, tad jums parādās visas sadaļas. Un īsi iziešu cauri tām sadaļām, lai parādītu, ka te ir jānorāda pamata informācijas, un daudz sadaļas arī var palikt neaizpildītas. Līdzīgi, kad jums parāda saglabāt, šeit parādās visi šie paši ministra kabineta noteikumi, palīgi materiāli jūsu vietai. Tad, vai piederība uzņēmuma grupai nē. Ja projekta īstenošanas vieta ir tā pati, kas ir jums juridiskā adrese, jūs norādat jā, ja ne, nē, jūs norādat, ka nē, projekta īstenošanas vieta neatšķirās no deklarēta.
Ja jā, tad jums būs iespēja aizpildīt konkrēto īstenošanas vietu. Nu, lūk, saglabāt un turpināt. Principā ir tā, ka projekta veidlapa jūs varat pildīt, cik jūs ilgi vēlaties, izējot ārā un ienākot atpakaļ, jums būs informācija pieejama. Nu, lūk. Pirmā sadaļa, A sadaļa, ir informācija par atbalsta pretendentu. Tad es viņu saucu, kas jūs esat. Tad jūsu esošā situācija, jūsu esošais uzņēmums vai jūs kā fiziska persona, kas vēlās īstenot. Tad pirmā sadaļa jums šeit arī ļoti uzmanīgi norādīt, kas tad jūs esat, jo pēc šīs te sadaļas būs arī naudas plūsma, jeb C sadaļa, kas ir projekta dzīvotspēja. Tātad, kura veids saimniecisko darbību, tad te ir jābūt svarīgi, ka jums ir noslēgts iepriekšējā gada pārskats. Tātad, ja jūs esat dibināti 24. gadā un jūs veicat saimniecisko darbību, bet jums vēl nav gada pārskats iesniegts vidā, tad jūs norādat, ka jūs tikai plānojat, jo jums nav iepriekšējā gada data. Nu, lūk, es rakstīšu, kā esošies, kas veic saimniecisko darbību. Tad fiziskas personas, kas plāno, norāda šo, ja jūs esat lauksaimniecības kooperatīvs, ar lauku biļete, tas nozīmē tā 1-2 rīcību. Lūk, tad ir norādīts konkrēts, kas jūs esat. Šīs ir no kopējās lauksaimniecības politikas. Ja jūs investīcija nav saistīta ar prioritāriem mērķiem, jūs aizpildat, norādat neko. Nu, lūk, šeit arī pilnvarotā persona, ja jums attiecās, jūs aizpildat, ja nē, nē. Un arī koprojekts, ja nav kopējās attiecības. Un te ir tā lieta, tas sekojoši. Tad projekta iesniegumiem, kuriem attiecināmās izmaksas ir virs 50 tūkstošiem, parādīsies ekonomiskais dzīvotspējas rādītājs, kas ir iepriekšējo gadu, un projekta uzraudzības periods būs 5 gadi. Ja jums ir līdz 50 tūkstošiem, tad projektu uzraudzība ir 3 gadus, un šī sadaļa nav jāizpild. Saistītie uzņēmumi arī nav. Ir arī atsevišķas vadlīnijas, kas ir aprakstīts, kas ir saistīti uzņēmumi. Tie ir uzņēmumi, kuriem gan pamatkapitāls ir, gan arī nozares vai blakus nozares. Tā pirmā daļa, ka, jā, ir ķekši, bet tāds pirmais aprakstošais, kas arī pēc projektu vērtēšanas un rekurī ir papildināts, ko šajā sadaļā ir jāraksta, tad kāda ir jūsu pieredze? Ja iesties uzņēmums, tad uzņēmumu esošā darbība, tad kādi ir jūsu mērķi? Nu, lūk, šeit norāda turpina uzsākt to saimniecisko darbību vai uzsākt jaunu. A2 sadaļā norāda esošos pamatlīdzekļus, kas jums pieder un saistīti ar darbību. Vai tās ir ēkas, pamatlīdzekļi. Ja ir ļoti garš pamatlīdzekļu saraksts, to var likt konkrēti arī pielikumā. Tad ir citas iestādes publiskais finansējums, ja jums ir tieši saistīts ar šo konkrēto projektu, jūs norādat jā, ja nav, tad norādat nē un turpinam. Nu, tā būtiskākā sadaļa, ko mēs aprakstam par projektu, ir B sadaļa. Šeit mēs konkrēti aprakstam mūsu projektu ideju. Un ko tad mēs vēlamies darīt un kam mēs vēlamies saņemt publisko finansējumu. Projekta mērķis apraksta
konkrēto virsmērķi, kāpēc jūs vēlaties īstenot, piemēram, attīstīt uzņēmumu saimniecisko darbību, veidot jaunas darba vietas. Nu, lūk. Tad ir B2 projekta apraksta. Tad B2.1 jūs norādat konkrēti, ko jūs projektā vēlaties iegādāties, un tad šeit var uzrakstīt arī pakalpojumu vai ražošanas schēmu, ņemot vērā, ka sadaļas ir ierobežots zīmju skaits, 2500. Ja jums ir apraksts garāks, jūs varat pielikt pielikumā un, piemēram, skatīt pielikumā. Tā kā tās ir tās lietas, kā jau iepriekš minēju, nevajag aizrauties ar gariem aprakstiem, bet būt konkrētiem, lai tas, kas lasa, saprot jūsu plānoto darbību. Un, lūk, P22 te ir ražošanas procesa apraksts vai pakalpojums sniegšanas apraksts. B23 ir tirgus analīze un norādīt konkurentus. Un riski ir B24. Un tad tā sadaļa, kas arī ir būtiska, ir B25, kas ir projekta finansēšanas avoti. Šeit jūs norādīsiet, kā tad jūs plānojat iegādāties pamatlīdzekļus, jo līderu finansējums ir ar pēcapmaksu. Ja jūs norādīsiet pašu līdzekļi, tad jums ir jāpievieno konta apraksts, kuru jūs parādat, ka jums tādi līdzekļi ir pieejami, kredīts, līsings un darījuma fonds. Un tad es varu parādīt šeit tieši, un, man liekas, ļoti tāds visus gadījumus neizskatīsim, bet tieši. Nu, lūk, vienkārši detalizēti šī ir tā rokas grāmata, par ko es minēju. Un šī te sadaļa, arī detalizētāk ir aprakstīta, un te, kur arī ir aprakstīti gan kas ir līsings, gan arī darījuma fonds. Un tās ir vēl iespējas, piemēram, arī to, ka jūs varat projektu dalīt 5 daļās un īstenot vienu daļu un saņemt publisko finansējumu un īstenot nākamo. Tas tā arī ir iespēja. Tad B26 ir ilgtermiņa saistības. B27 jūs norādat papildus informāciju, kas ir atbilstoši mūsu vērtēšanas kritērijiem un stratēģiju. Pirmais, ko es ieteiktu šeit norādīt, ir atsauci uz stratēģiju pierīgas partnerības un stratēģijā norādītiem mērķiem, un, ja jūs plānojat atklāšanas pasākumu, tad arī šeit aprakstīt ne tikai, ka jūs plānojat organizēt atklāšanas pasākumu, bet detalizēti arī aprakstīt, kādā veidā, ne tad, bet kādā veidā, kur jūs plānojat to darīt. Un no kopējās lauksaimniecības politikas te ir arī 2.8 tabulā, kur jums ir jāapraksta, kāds ir jūsu projekta ieguldījums konkrēti lauku teritorijas attīstībā. Vai jūs piedāvājat izēju materiālu vai pakalpojumu saņems lauku teritorijas iedzīvotāji, vai jūs īstenojat projektu lauku teritorijā, tad šeit konkrēti no jūsu situācijas tik būs. Projekta īstenošanas vietā jūs norādat kadastra numuru, tad B4 jums jānorāda NACE kods, kurā jūs plānojat īstenot. Nu, lūk, nākamā sadaļa ir B22, tas vienmēr pāriesmas pēc sadaļu. Nu, tā, B29 ir, kur ir norādītas konkrētās darbības vēl. Ja jums nav nekā, kas saistīts ar šīm te darbībām, jūs arī atstājat tukšu. Un tā, tad nāc kods. Un te B2 ir jau saistīts ar plānotajām investīcijām.
Tātad šeit jums jāatzīmē, kas ir šis te jūsu virziens, ja tas ir jauna produkta radīšana, tad šeit, ja tas ir esošais produkts, nākamā lauksaimniecība produkta pārstrādes arī atrodat īsto jūsu sadaļu. Ja jūs jūsu darbībā ir arī plānotas izmaksas, kas ir saistītas ar vidas ilgtspēju, tad norādiet, ar kuru konkrētu nozari un pamatojumu. Līdzīgi, ja nav, tad norādiet nē. Tāpat tās, ja jūsu ideja ir oriģināla, pierīgs partnerības teritorijā vai Latvijā, tad inovatīvs, tad jūs norādat, kura no tā šīm te inovācijām ir, un arī uzrakstat pamatojumu šai te konkrētai vietām. Tad sistēmā ir brīdinājums, ja ir kaut kādas sadaļas jūs neesat aizpildījuši un gribat iet prom, tur ir jābūt saglabāt. Nu, lūk, tā būtiskākā lieta, un kur arī tad pirmā sadaļa un vienīgā sadaļa, kur jūs aprakstīsiet, nu, ko tad es plānoju, ir šī te B8. Un tātad konkrēti, vai PVN ir attiecināms. Tad, ko tas nozīmē? Ja jūs esat PVN maksātājs un PVN jūs atgūstat no valsts, tad PVN projekta ietveros nav attiecināms. Bet, ja jūs neesat PVN maksātājs, tad projekta attiecināmās izmaksas ir arī summa ar PVN. Ja tā ir tā būtiskākā atšķirība. Un šeit, kur ir iespējas ar plusiņiem pievienot sadaļas, dzēst sadaļas, to jūs varat darīt. Un šeit ir visas šīs te attiecināmās izmaksas konkrētas šai te programmai, un jūs atrodat īsto sadaļu un pieliekat plusiņu. Tātad pamat investīcijas ir jauna pamatlīdzekļu un programmatūras iegādes un uzstādīšana. Tad ir šeit, piemēram, krēsli, iegādi, esmu tūris mītnē, piemēram, gabali, ienības, summa ar PVN, summa bez PVN, un tad šeit ir tas tā būtiskākā, tad, ja man PVN ir attiecināms, es norādu summu ar PVN, ja PVN nav attiecināms, tad es norādu šo te 100. Un šeit tad maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafiks. Šī tā sadaļa, kur jābūt ļoti realistiskam, teikšu, drīzāk pesimistiskam, kad jūs projektu īstenosiet. Tad projektu vērtēšana ir 1 mēnesis pierīgs partnerībā, 3 mēneši lauku atbalsta dienestā. Tas nozīmē, ka pasaru jūs saņemsiet informācija, ka projekts jums ir apstiprināts. Ja jūs plānojat tikai pamatlīdzekļus, jūs varat, maksimālais termiņš ir 1 gads no lēmuma par projektu apstiprināšanu saņemšanas brīža. Un tad šeit jūs norādat to datumu, kad tad jūs plānojat iesniegt visus rēķinus un atskaiti lauku atbalsta dienestā par to, ka jūs jau esat īstenojuši projektus. Kāpēc būtu reāls pesimisms? Es teiktu, ja jūs domājat, ka jūs īstenosiet jau septembrī, nu pieliekat pāris mēnešus, jo dzīvē gadās dažādi, un, piemēram, iesniegsim 1. decembrī. Ja jūs gribat secīgi, piemēram, tur krēsli ir 2, tad, ja jūs gribat pamatlīs, piemēram, šo sadalīt vienu vienā, otru otrā, tad šeit pieliksiet vēl vienu plusiņu un norādīsiet to nākamo datumu, kad jūs plānojat otro daļu īstenot. Attiecināmās izmaksas 121, un tad atbalsta intensitāte. Pamata atbalsta intensitāte ir 40%. Ja jums ir tie gadījumi, kad ir palielināti, tie ir 65, un tad šo jūs tad norādīsiet šeit. Un būvdarbiem, kas ir vienkāršotie ar paskaidrojumu rakstu otrā sadaļa, ar būvprojektu 3. sadaļa, mācības 4.
Ja ir paredzētas sabiedrisko attiecību izmaksas, tad tā ir piektā sadaļa. Patentu licenšu iegāde, viņas nedrīkst pārsniegt 10%, tā ir sastā sadaļa. Un septītā un astotā sadaļa ir vispārējās un sagatavošanas izmaksas, kurās ir arī atbilstoši zemkopības ministrijas vadlīnijām, rokas grāmatā ir detalizēti piemēri. Tam jābūt konkrētai likmei, par to jūs neatskaitīsieties, bet jūs varat saņemt to maksimālo likmi, kas ir saistīts, piemēram, ja jums ir projekts sagatavošanas izmaksas, tas ir par projektu. Ja jums ir kāds uzņēmums, tad tās ir 1,8% no kopējām izmaksām, tad ar visas tās iepriekšējās sadaļas saskaidrot. Vispārējās izmaksas ir saistīts ar tieši, ja jums ir būvprojekts un būvniecības darbi, un izmaksas, kas saistīts ar būvprojekta sagatavošanu, autora atlīdzību, būvuzraudzības, tad ir būvniecības process, un tas nevar būt lielāks par 3%, bet tur arī ir tie griezti. Ja jūs plānojat, iesaku paskatīties rokas grāmatā un arī metodikā, šeit arī ir norādīts. Tad B9 projekta neattiecināmās izmaksas ir tās izmaksas, ko jūs vēlaties veikt papildus, ne projekta ietvaros, bet lai nodrošinātu šo te konkrēto ideju. Pieņemsim, projektā jūs gribat izbūvēt tikai turismu mītni, tad, lai turismu mītne būtu, jums ir nepieciešama kaut kāda konkrēta pamatlīdzekļi turismu mītnes iekārtošanā. Tad šeit jūs ierakstīsiet, ka pamatlīdzekļi iegāde norāda profesors to summu, kas ir. Tā doma ir tāda, ka, ja A2 sadaļā mēs norādījām, kas mums ir, B8, ko mēs plānojam, B9, ko vēl papildus, tad ar visiem šiem pamatlīdzekļiem mēs spējam nodrošināt pilnu ražošanas ciklu, vai spējam nodrošināt to konkrēto pakalpojumu, ko mēs plānojam projektā. Un šīs te sadaļas aizpildīsies automātiski. B10 sadaļā šeit jūs norādīsiet katras pozīcijas nepieciešamību un sasaisti ar konkrēto plānoto ideju. Pieņemsim. Jūs plānojat iegādāties datoru, un tad jūs rakstat, ka dators man ir nepieciešams, piemēram, ētiķešu izstrādē. Ja, piemēram, jūs esat mājražotājs un jums ir kaut kāds konkrēts produkts vai fotoaparāts, man ir nepieciešams produktu fotografēšanai un publicitātes materiālu sagatavošanai, lai būtu skaidrs, kā katrs pamatlīdzeklis ir sasaistīts ar jūsu plānoto darbību. Tā, ejam tālāk pie galvenās sadaļas. Galvenā sadaļa ir naudas plūsma uzņēmēju darbībai, kas ir parādīts informācija, to, vai jūsu ideja ir dzīvotspējīga. Mēs pirmajā sadaļā norādījām, ka esam esošs uzņēmums, tad mums ir pēdējā gadā noslēgta tā informācija, tad pēdējais noslēgtais gads mums, piemēram, ir par 23. gadu. Tad šeit būs jānorāda dati, kas ir no gada pārskata. Lūk. Un projekta rādītāja sasniegšanas gads. Un tad šis ir tas jautājums. Ja jums ir summa līdz 50,000, jūs varat izvēlēties uzraudzību 3 gadus, rādītāja sasniegšanas gads būs 2. un 3. gads pēc īstenošanas. Ja ir 5 gadi, tad projekta uzraudzības un rādītāju sasniegšana ir 3., 4., 5. Ņemsim vērā, ka ja mēs iesniedzam projektus, mēs 25. gadā īstenojam, tad 1. gads būs 26., 2. gads pēc īstenošanas ir 27. Tad, ja man ir 3 gadu uzraudzība, tad rādītāja sasniegšanas gads ir 27. gads. Ja 5, tas būtu
28. Tad šis ir gads, kad es sniegšu atskaites lauku atbalsta dienestā un parādīšu manu plānoto darbību un kā es esmu sasniedzis to apgrozījumu, ko es biju plānojis. Tāpēc projektā arī šajā sadaļā jābūt pesimistiski reāliem, kur tā atbalsta likmes, viņš vēlāk parādīšu, nākamajā sadaļā ir rezultātu sasniegšana, tad jābūt tam rādītājam tādam, ko jūs viegli varat sasniegt. Un tad, ja jūs pārsniedzat, jautājumu nav. Ja jūs nesasniedzat šo rādītāju, tad būs jautājumi, kāpēc, piemēram, un var tik pagarināt projekta īstenošanas termiņš, projekta uzraudzības termiņš. Vai arī, ja jūs nesasniedzat, var arī tikt piemērot finanšu sankciju. Tāpēc šie te rādītāji un to, ko jūs norādat, jābūt piesardzīgiem un reāliem. Nu, lūk, šeit ir konkrēti sadaļas tāds ieņēmumi, tad, ja jūs kaut ko ražojat, tad ir produktu veidu un apjoms un mērvienību un cena par mērvienību, pakalpojums, tad pie pakalpojumu. Ja jums ir vēl kaut kāda pārējā uzņēmuma saimnieciskā darbība, tad jūs norādat šajā te sadaļā. Un te parādīsies kopā ieņēmumi gadā. Un tad šie te sadaļas viņas automātiski aizpildīsies. Tāpat tās par izdevumiem un izdevumos jūs norādat izēju materiālu izmaksas, ja tās ir saistītas jūsu darbībai ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, algas un citus izdevumus, kas, piemēram, ir nepieciešami. Un, ja ir jums kaut kādi paskaidrojumi, tad jūs norādat šajā te sādaļā. Un, jā, tā, jā, nu, tā būtiskākā sadaļa arī būs C2, kas ir rādītāju sasniegšanas gads, tad šeit jūs teikt, ka pirmais gads pēc projekta īstenošanas būs 26. Jau, un tad šeit ir izvēlaties to rādītāju, ko jūs vēlaties pārsvarā, tas ir neto apgrozījuma palielinājums par 20% no projekta attiecināmo izmaksu summas, tad jūs plānojat kaut ko, lai palielinātu apgrozījumu. Un šeit jūs norādīsiet tad, ja ir darba vietas, tad jūs te norādīsiet un parādīsies jaunas sadaļas. Mhm. Tā. Tad pēdējā noslēgtā gadā šeit jūs norādat neto apgrozījumu, kas ir arī iepriekšējā C1 sadaļā. Tad šeit ir norādīts to gadu pēc projekta īstenošanas. Jāsaglabā, varbūt tas. Jā, tad saglabāt, tad parādās arī gadi. Tad 26., 27. un šeit ir tas būtiskākais, ka šai sadaļai, kad ir neto apgrozījums, ko jūs plānojat sasniegt 27. gadā, ir jābūt tādam pašam, kas ir arī iepriekšējā sadaļā. Un šis būs tad jūsu sasniedzamais rādītājs. Nu, un, līdzīgi to pašu norādat arī nākamajā sadaļā un arī darba vietas, ja ir paredzēts. Mm. Nu, lūk, ja jums būs iepirkums, tad parādīsies arī e-sadaļa, mums ir parunāsim, un tagad pavada dokumenti.
Un pavadu dokumenti, tad jūs atrodat to atbilstošās sadaļas, kur jums ir jāpievieno klātos dokumentus, te, kur nomas līgums, tirgus analīze, cenu aptaujas dokumenti, pašnovērtējums un pievienojot klāt šo te informāciju. Un tad ir projekta pārskats. Mēs kā pierīgas partnerība arī aicinām, ja jums kādi jautājumi, vai jūs gribat, lai mēs pārskatām projektu, jūs varat šeit PDF izdruku un atsūtīt uz pierīgas partnerību arī jūsu jautājumus, bet mēs to lūksim nākamās nedēļas laikā, kā saka, neatliekt informācijas pēdējo dienu. Nu, un pirms iesniegšanas jums būs pārbaudīt kļūdas, un šeit te parādīsies visas sadaļas, kurās ir kļūdas vai nav aizpildītas. Projektu var iesniegt līdz 3. marta 2023. Tad līdz pusnaktī. Neiesakam līdz pusnaktī gaidīt, jo tieši šī te sadaļa, ja jums būs kļūdas, pusnaktī jūs nevarēsiet kādam piezvanīt, lai viņi palabo vai kas ir noticis, jūs nevarēsiet iesniegt konkrētajā termiņā. Un te ir, jā, tas ir tas īsumā, ko es vēlējos jums pastāstīt šodien. Būtiskākā lieta, ko es arī ceru, ka jūs esat nolasījuši, ka projekta veidlapa nav sarežģīta. Tad arī tiek prasīta pamata informācija par jūsu plānoto darbību. Nevis par to, ka es plānoju iegādāties krēslu vai iekārtu, bet ko es ar šo te konkrēto pamatlīdzekli plānoju darīt. Un, jā, ja jums ir kaut kādi konkrēti jautājumi par lietām, tad droši jautājiet, zvanat un vēl veiksim projektu sagatavošanu.